Visiem mums skolā mācīja, ka ķīmija, tā ir kā tāda vienkārša recepte, vai ne? Paņem vienu sastāvdaļu, pievieno otru un notiek kaut kas paredzams. Jā, šita vienkāršā formula A plus B ir vienāds ar C, tā šķiet ir bijusi ķīmijas alfa un omega gadsimtiem ilgi. Tāds drošs un uzticams ceļvedis, lineārs, paredzams un, kā tagad izrādās, varbūt pat nedaudz maldinoši vienkāršs. Un lūk, šis jautājums apgriež visu kājām gaisā. Kas, ja tas viss ir tikai aizberga redzamā daļa? Ka zem šīs vienkāršās virsmas slēpjas vesels, neredzams okeāns ar iespējām? Sāksim to izpētīt. Bet pirms nirstam dziļāk, ātri atgriezīsimies pie vecās labās pazīstamās pasaules, pie tās vienkāršās ķīmijas receptes, kuru uzskatījām par nemainīgu patiesību. Lūk, kāda ir atšķirība. Līdz šim ķīmiķis redzēja vienu, labi iemītu taciņu mežā, pa kuru nokļūt no punkta A uz punktu B. Bet, patiesībā, katra reakcija nav šaura taciņa, tā ir vesela karte. Milzīgs neizpētīts kontinents ar neskaitāmiem ceļiem, par kuru esamību mēs pat nenojautām. Un kā lai šo neizpētīto kontinentu vispār nosauc? Zinātniekiem tam ir vārds – reakcijas hipertelpa. Jā, izklausās pēc zinātniskās fantastikas, bet tā ir realitāte, kas slēpjas katrā mēģinē. Labi, hipertelpa varbūt izklausās sarežģīti, bet iedomājieties to pavisam vienkārši. Tā ir kā tāda daudzdimensionāla karte, un katrs punkts uz šīs kartes ir viena unikāla reakcijas versija ar saviem īpašajiem noteikumiem. Un kas tad ir tās dimensijas? Tās nav nekādas mistiskas lietas. Tās ir pavisam reāls lietas, ko ķīmiķis var mainīt. Cik daudz vienas vielas, cik daudz otras, kāda temperatūra, cik ilgs laiks, kāds katalizators. Katrs no šiem ir kā atsevišķs slēdzis. Un te mēs nonākam pie problēmas mēroga. Iztēlojieties pamainot tikai 3 no šiem slēdžiem un katru tikai 10 mazos solīšos, mēs iegūstam 1000 dažādu eksperimentu. 1000. Cilvēkam to sistemātiski izpētīt ir, praktiski neiespējami. Bet, ja cilvēks to nemēr, varbūt var kāds cits, un te uz skatuves parādās mūsu stāsta varonis, nepagurstošs, ātrs un neticami efektīvs robots, kas ir radīts, lai kartētu šo neaptveramo hipertelpu. Un kā tad viņš to dara? Tā schēma ir vienkārši ģeniāla. Pirmais solis – robots sagatavo simtiem pat 1000 mazu unikālu reakciju. Tad ar optiskiem skaneriem ātri nofotografē, kas katrā notiek. Bet tad, lūk, te ir tas īstais triks. Visus šos 1000 paraugus sajauc kopā un analizē vienā piegājienā, lai atrastu pilnīgi visus produktus, kas vispār ir radušies. Un beigās mākslīgais intelekts saliek visu šo puzli kopā un uzzīmē pilnu detalizētu karti. Un tagad pati sulīgākā daļa. Ko tad šī karte atklāja? Teikšu tā, atklājumi bija ne tikai pārsteidzoši, tie burtiski satricināja dažus no ķīmijas pamatakmeņiem. Piemēram, ņemam Hanteša reakciju. Tā ir īsta ķīmijas klasika, zināma jau 150 gadus. Visi bija pārliecināti. Par šo mēs zinām pilnīgi visu, absolūti visu. Cik ļoti viņi kļūdījās. Paskatieties uz šo. Līdz šim bija zināmi 7 produkti, kas var rasties šajā reakcijā. 7. Robots atrada vēl 9. Vairāk nekā divkāršoja zināmo produktu skaitu. Iedomājieties, 150 gadus visi skatījās uz istabu caur atslēgas caurumu un pēkšņi kāds atvēra durvis. Bet tas pat nav tas trakākais. Pats neticamākais atklājums ir šis. Paņemot pilnīgi tās pašas izeivielas, bet tikai nedaudz pamainot apstākļus, piemēram, koncentrāciju, var iegūt pilnīgi citu galveno produktu. It kā mašīnai ar vienu un to pašu degvielu varētu likt braukt vai lidot, pārslēdzot tikai vienu sviru. Un zināt, kam tas līdzinās? Tas ir ļoti, ļoti līdzīgi tam, kā darbojas bioloģija. Mūsu pašu šūnas, tās arī izmantos sarežģītus tīklus, kurus tās dinamiski pārslēdz, lai iegūtu dažādus rezultātus, atkarībā no tā, kas ķermenim tajā brīdī ir vajadzīgs. Tātad, ko tas viss nozīmē? Ko šī jaunā paradigma maina mums visiem? Īsi sakot, tas maina pilnīgi visu spēli. Galvenā atziņa ir šāda. Ķīmija vairs nav tikai stāsts par receptēm pavārgrāmatā. Tā kļūs par programmējumu ainavu, par karti, kurā mēs varam nevis tikai sekot takām, bet apzināti izvēlēties galamērķi un izplānot ceļu.
Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo tas beidzot ļauj mums ielūkoties ķīmijas tumšajā tīklā, visās tās slēptajās iespējās. Mēs varam pārvērst vienkāršas reakcijas par gudriem, kontrolējumiem tīkliem. Tas dramatiski pātrina jaunas zāļu un materiālu radīšanu, un, protams, tas ir arī neticami efektīvi no vienām un tām pašām izēvielām iegūt daudz dažādu vērtīgu produktu. Un tas viss atstāja mūs ar vienu patiešām aizraujošu jautājumu. Ja mēs varam programmēt matēriju tikai mainot apstākļus, vai tas nozīmē, ka ķīmija kļūst par nākamo lielo programmēšanas valodu, ar kuru mēs burtiski rakstīsim mūsu nākotni?